Kāda ir lielākā dāvana, kādu jūs saņēmuši? Ļoti īstenībā kādreiz pateikt, jo man liekas, ka es saņemu dāvanas, es parasti nemēģinu mērīt, kā šī ir lielāka, šī ir mazāka. Es vairāk cenšos novērtēt to cilvēku, kaut kādu to laiku ieguldīto un dāvanu. Un tā, ja paskatās droši vien vienkārši, tā jau pat par sevi dāvana, ka kāds ir padomājis par tevi. Jā, labs. Kā tev? Es domāju, ka tās emocijas laikam nosaka tās dāvanas vērtību, un tad es teiktu, ka mani pārsteidz draugi ar ceļojumus, tā kā es nezināju, uz kurieni mēs braucam, viņi vienkārši nopirka biļetes kaut kur, un tas bija tāds, tā nav tā, ka kaut kāda lieta, ko tu izmanto vai noliec viņu maliņā, bet tu dabū tās kaut kādas atmiņas pēc tam, tās emocijas, man liekas, ir tā vērtība. Nenāk nekas tā īpaši atmiņā pa lielāko dāvanu. Visas dāvanas jaukas. Pirmais, kas nāk prātā, kas palicis tāds spilgts. Dators? Jā. Kas tev viņus dāvināja? Tēvs un mamma. Nice. Tas tev rīktīgi iepriecināja, ka tev to dāvanu uzdāvināja, ne? Tas tev palicis. Okay. Kā tam? Man arī dators, jā. Bet es vēlos pateikt, ka ir daudzreiz lielāka dāvana, par kuras vēlos pieskarties. Tā dāvana ir Jēzus Kristus. Dievs, Jēzus Kristus. Es dzirdēju kaut ko pareizi. Jā. Tā ir lielākā dāvana. Vai tu zini, ko viņš ir izdarījis pie krusta? Dzirdējis, ka esmu, bet es neesmu kristieti, tāpēc es neesmu tajā tēmā ļoti iedziļinājusies. Tātad domā, ka evaņģēlijs ir kristiešiem, tā kā, ja? Kaut kas ar kristietības saistībā? Tas ir tā ir man laikam pirmā asociācija, kas man kā nāk prātā, jā, lasīt to vārdu. Jā. Kā tev šķiet? Man arī bija tāda asociācija, bet man nav nekāda saprašana, kas ir tagad tas, ko domāt. Jā. Bet jūs esat dzirdējuši vispārīgi tādu vārdu evaņģēlijs? Ir dzirdēts? Jā, kaut kādas baznīcas lietas un tā. Vai jūs zināt, ko Jēzus Kristus ir izdarījis vispār kā tā? Es zinu, ka viņš ūdeni ar vīnu Okay. Es nezinu to visu to teoriju. Ok, tad es varu vienkārši izstāstīt, varbūt 5 minūtēs, tās dāvanas būtība. Kas ir tā lielākā dāvana? Tas saka, ir lielākā dāvana, ja? Kas ir tā dāvana, ko viņš mums iedevis? Dzīve. Ok. Es tā, vismaz kaut kas tāds asociējās uz to. Okay. Kā jūs uzskatāt? Jūs esat labi cilvēki? Es gribu ticēt. Man liekas, man ļoti daudz grēku. Ok. Kā tas ir? Es gribu ļoti ticēt tam. Kādā? Es domāju, ka es neesmu tik kāds baigas spīdīgais cilvēks. Nē, es tikai. Ok. Vismaz jūs godīgi pasakat. Es jūs ielikšu tādā mazā testā, bet jums jābūt godīgiem, ok? Ok. Atbūt? Ok. Tad pirmā lieta ir, vai jūs kādreiz savā dzīvē esat melojuši? Jā, protams. Ir gadījis, ne? Cik melus jūs savā dzīvē esat? Pateikšu. Nesaskaitāt daudz. Jā. Okay. Kā sauc cilvēku, kas melo? Meli kartupeļi. Mēlis. Ok, labi, nākamais punkts ir. Vai jūs kādreiz zagus kaut ko nozagus? Pat ja tas ir maziņš. Jā. Ļoti interesanti, ka arī ir autortiesības, un ja tu, teiksim, novalc online filmu, nesamaksājot par viņu, tāpat ir zādzība. Vai tev var būt? Vai tu kādreiz esi to darījis? Ok, jā. Es, jā. Ok. Kā sauc cilvēku, kas zog? Zagus. Jā. Trešā lieta, ka mums vienkārši vēlas pieskarties, vai jūs kādreiz esat skatījušies, teiksim, nāk skaista meitene pretī, un jūs domājat par viņu, un iekārojat savās domās vairāk kaut ko, aizdomājušies. Jā. Jā. Un Dieva acīs tā jau ir laulības pārkāpšana, pirms jūs vispār esat laulībā. Tas ir ļoti nopietni. Un mēs pieskāramies tikai 3 punktiem no 10. Tas ir tāds morālais likums, Dieva standarts. Un tātad, jā, evaņģēlijs ir tā būtība, ka mēs katrs dzīvojam šo savu dzīvi, kas mums ir šeit uz zemes, un mēs katrs esam kādreiz savā dzīvē kļūdījušies. Un pēc šīm morālā likuma mēs tiksim tiesāti. Jo, kā Bībelē teikts, ka pēc šīs cilvēcīgās dzīves, respektīvi nāves, būs tiesas diena, kad mēs tiksim tiesāti pēc tām visām lietām. Bet tad tā ir rakstīts Bībelē, tā kā grēka auga ir nāve. Un tas ir ļoti nopietni, bet bija cerība mums, un vēl ar vienu ir cerība, tas ir Jēzus Kristus, kurš nomira par visiem mūsu grēkiem. Kāpēc viņš nomira? Jo viņš bija perfekts. Viņam nebija neviena grēka, nevienas lietas. Tas bija Dieva sūtīts dēls, Jēzus Kristus, kas pirms 2000 gadiem bija šeit uz zemes un izcietās mūsu ciešanas. Un tā ir tā lielākā dāvana, ka caur viņu mums ir iespēja šo mūžīgo dzīvību iemantot. Un ja mēs neesam Jēzu pieņēmuši par savu kungu, viņš nav mūsu sirdī, ka mēs tā kā savu sirdi apzināmies, ka viņš ir kungs, tad mums ir mūžīga pazināšana. Un tas tiešām
man sāp, tāpēc arī esmu izgājis ielās, lai stāstītu par šo lielo dāvanu. Es laikam neesmu līdz galam pareizi auditorija šajā, man liekas, intervijā, jo mēs īstenībā ar dievticīgi un ar reliģiju nospējas, man liekas, vai ne? Un tad mums ir grūtāk atbildēt uz tiem jautājumiem. Mēs gribētu, lai mums palīdzētu kaut ko, bet es nezinu. Nē, viss kārtībā. Viss kārtībā. Nevajag nekādas pareizās un nepareizās atbildes. Kā jūs sakat, tā arī ir, tās ir jūsu domas. Jo šeit nav tiešām nekāda pareiza un nepareiza atbildes. Tas ir vienkārši tas, cik daudz jūs zinat, un tāpēc esmu šeit, lai arī pastāstītu to. Es jums vēlos iedot tādu vīziju, kas palīdzētu jums vairāk saprast tas par to, ko es saku. Iedomājieties, teiksim, ka jūs lidojat lidmašīnā. Teiksim, uz kaut kādu siltu zemi, pieņemsim Spāniju. Iedomājieties, ka jūs lidojat lidmašīnā. Un jums pienāk kāds cilvēks ar tādu milzīgu apbružātu somu, un jums tā kā viņu liek rokās un saka, hei, paņem šo. Tu viņus drīzāk neņemt, vai ne? Nu, visticamāk, ka nē, jā. Nu, jā. Nē. Jā, nē. Nu, jā, es drīzāk arī neņemu. Tāpēc, ka man liktos, ko cilvēks piekasās, man ko netīru somu, ja es lidoju uz savām siltiem zemēm. Tā ir references to, ka mēs neaizteikam tā kā apbužāts lietas vai kā? Nē, vienkārši šobrīd iedomājieties, ka ir lidmašīna, jūs esat savā ceļojumā un jums piedāvā kaut kāds pilnīgi nepazīstams cilvēks somu, ko netīru. Daudz faktoriem atkarīgs. Droši vien novērtēt to situāciju. Es nezinu, ja viņš man dod to somu, tāpēc, ka viņam vajag apsēsties, piemēram, droši vien, kas viņu paturētu. Viņš man dod, viņam skriet ārā pa durvīm, droši vien, es viņu vajag neņemt. Bet, ja teiksim, pilots pateiktu, ka lidmašīna drīz avarēs, viņa paliek nekontrolējama un nav izējis. Un pēkšņi tas cilvēks, kas deva to somu, pateiktu, šis ir parašūts. Un tā būtu vienīgā iespēja, kā tur izdzīvot, ne? Jo tu paļautos uz parašūtu, ka viņš ar tevi izglāb. Tas, ko es mēģinu pateikt, ir, ka līdzīgi ar tā mūsu dzīvēm, ka tā lidmašīna ir kā mūsu dzīve. Tā vienā brīdī var beigties, viss. Viņa ietriecas, mēs avarējam, un mēs arī nomirstam. Kā mēs zinām, neviens cilvēks nedzīvo mūžīgi. Viņš nomirst kādā brīdī. Un tas apbružātā soma, kāpēc es saku, ir tas evaņģēlijs. Kāpēc apbružāta netīra? Tāpēc, ka ļoti daudz cilvēku reiz izvairās, viņam nepatīk dzirdēt par Jēzu, ko viņš izdarīs un tā. Bet ka patiesībā tajā ir spēks, jo tikai Jēzus Kristus var izglābt mūsu. Un viņš ir tas parašūts, uz ko mums ir jāliek ticība. Man liekas, tas ir atkarīgs no tās katra tās vērtības sistēmas, uz ko mēs to balstām. Es varu par sevi teikt, man ir kaut kāda tā vērtības sistēma, bet viņi ir balstīti kaut kādās manās pieredzēs, ko es iegūstu, vai kaut kādā tajā, es nezinu, ko pateikt. Tā kā dzīve, kā iet, un tu veido tās vērtības. Tāpēc man tā vienkārši varbūt ir interesanti to dzirdēt, bet tas laikam ir kaut kas tāds, ko es varbūt nevaru tiešā veidā savilkt ar savu tādu dzīves uztveri. Tiešā veidā. Kā tev ir? Kā tu skaties to visu? To, ko es tikko pastāstīju par to lidmašīnas piemēru. Tas ir labs stāsts jau, katram cilvēkam ir kaut kādas savas vērtības. Man laikam nevajag cilvēku, kas paņems visus mukēru, ka mēs visi novirstam un mēs esam vienkārši kaut kādas mazas eksistenciālas kaut kādas radības, kas tas staigā. Kur tad cilvēks nonāk? Pēc nāves. Vai kad rakstīts nāves kafejnīca, tad jau tāda lieta ir nāve. Jā, tāda lieta ir nāve. Bet kāpēc kaut kur ir jānonāk? Pēc tam, man liekas, ir Kas tur notiek ar cilvēku? Nekas nenotiek. Viss tā kā ir tukšums. Man liekas, ka cilvēkiem tā kā ir grūti pieņemt varbūt to sajūtu, ka nekas nav, un tad jums ir stāsti pēc tam. Kā vieglāk kaut kā iet cauri dzīvē, domājot, ka tas nezinu, kā šis nebeigsies vienkārši tāpat, bet es tā kā kaut ko pierādīšu, vai es tā kā daru kaut ko kaut kādam rezultātam, bet man ir ok dzīvot arī to, ka tā kā mēs esam šajā brīdī, un tur mēs nebūsim, un tas arī viss, un tā kā man nevajag vairāk. Ok. Tad cits jautājums. Var jums uzdot, kā radās cilvēks, jūsuprāt? Evolūcija? Labi, kā izveidos? Teiksim, kur man ir pulkstens. Es pateiktu, ka viņš 1000 gadu mijās, akmeņu mētāts, izveidoja šādu formu un nonāca manā rokā. Jūs tam ticāt? Noteikti nē. Tas būtu muļķīgi, stulbi, ne? Konkrēti pulkstens nē, jo es tā kā zinu, viņš tāds ir radies, bet es saprotu, ko tu velc. Man liekas, ka tieši runāt par cilvēku izveidošanās tā man filozofija. Es domāju, ka tā viss ir filozofija, par ko mēs runājam, jo tās visas teorijas, kas mēs nezinām, kā bija patiesībā neviens un neuzticēja. Un tas, ka zinot visas šīs opcijas, ko man tas
Bet ir ļoti vienkārši dzirdēts tāds teiciens, ka pārstāvie cilvēki, kas tic evolūcijas teorijai, ka viņi principā domā, ka nekas izveidoja visu pasauli. Ka no nekā radās viss. Jā, man liekas, tas ir diezgan labi, kā to... Tas, man liekas, ir diezgan labi, kā to noformulēt. Ja, kur mēs tur varam pastīties uz to ēku, tur tālumā. Jūs tas neteikt, ka viņa pati no sevis tur Nē, jo mēs zinām, uzradās. kā viņa radās. Tā kā Vai tas ne? nav apšaubāms fakts, tas ir fakts. Mēs to esam. Tieši tā. Jā. Man liekas, ja godīgi, tas, ko jūs darāt ar šo projektu, tā kā, man liekas, ir forši pastāstīt dažādas pieejas, bet man liekas, vispār tas, kas šādām diskusijām trūks, man liekas, ir tā kāda kopīgā izpratne par to abu pušu pieņemšanu. Nu, tā kā, piemēram, es varu pateikt, es tā kā saprotu, tā kā, piemēram, tavu pieeju, kā tu skaties uz pasaules rašanos, man tas liekas pilnīgi pieņemami. Man liekas, tieši tādā pašā veidā ir forši, ja tā kā, piemēram, tu vari pieņemt, ka man tā ir evolūcija. Un nemēģināt pārliecināt pretēji īstenībā. Bet, jā, es piekrītu, tāpēc arī es jūs cenšos nepārtraukt un uzklausīt to, kas jums ir svarīgs, bet tajā pašā laikā es vēlos arī padalīties, ko Bībele saka, kam es ticu. Jo tur ir skaidri un gaiši rakstīts, kā Dievs radīja pasauli patiesībā, kā radās cilvēks, kā radās visa cilvēka reakcija, kā vispār mēs sākām būt par grēciniekiem. Un tas viss ir aprakstīts Bībelē, un tur viss ir rakstīts. Un, tāpēc man liekas, vieglāk ir ticēt, ka ir kāds radītājs. Tāpat kā mēs zinām, ka ēkai ir kāds projektētājs, radītājs, viņu uzcēlis kādu. Tāpat man liekas, arī vieglāk cilvēkam ir ticēts, ka ir kāds radītājs, kas izveidos cilvēku savā tēla līdzībā. Nu, katram savu pieeju, kā kam ticēt. Jā, paldies, ka ieklausījāties. Jāsāk pievērst vairāk uzmanību Jēzu Kristum. Jāsāk lūgties. Es esmu domājis, bet tikai es nezinu, kā lūgties, kā pareizāk to visu. Jā. Paldies tiešām, ka vispār uzklausījāt. Es jums arī varu pateikt īstenībā, ka tas, kā Jēzus Kristus var pieņemt, ko es teicu, ka tā kā pieņem Jēzus Kristus, tas ir caur lūgšanu. Ka mēs ticam šai vēstī, ko Jēzus Kristus ir izdarījis pie krusta. Ka mēs tiešām apzināmies, ka mēs esam bijuši vainīgi, ka mēs esam darījuši kļūdas, kā mēs jau pastāvjām tam, ka mēs esam zaguši, teiksim, melojuši. Ka mēs apzināmies, ka tās ir kļūdas un tas nav pareizi. Bet ka mēs ieaicinām arī savā dzīvē Jēzus Kristu. Vai tu vēlētos Jēzus pieņemt kā savu kungu? Es pieņemšu jau. Tu esi pieņemts? Jā. Wow. Es lūdzos. Tu lūdzies? Jā. Un tas tev ir palīdzējis pieņemt Jēzus par kungu? Jā. Okay. Tu arī uz draudzi kādai? Tu uz draudzi arī ej? Nē. Es neeju uz baznīcu, bet es ļoti ticu Dievam. Ļoti ticu Dievam. Bet tu nebija dzirdējis šo vēstu Jēzus Kristu, ko viņš ir izdarījis? Nu, nē. Okay. Tad tu neesi glābts. Jo Bībelē ir teikt, cik viens, kas viņu pieņem savā sirdī un atzīs par kungu, tas ir iemantojis mūžīgo dzīvi. Ja tu neesi izdarījis, tev ir mūžīgi pazudinājums. Man jābūt obligāts draudz. Nē, tev vienkārši jātic, ka ir Dievs, Jēzus Kristus, kad tu esi tiešām nožēlos visus savus grēkus un pieņēmis viņu par savu kungu. Es esmu pieņemts. Jā, tu esi. Un ir rakstavieta arī, kur ir teikts, ik viens, kas sirdī tic Jēzus Kristu un pieņem viņu par savu kungu, tas tiks glābts. Es tev varu pateikt tādu ļoti trapu faktu patiesībā, ka dienā nomirst virs 150,000 cilvēku. Jā, Pat vairāk. Tas notiek, jā, ik minūti. Jā. Tu nekad nevar zināt, kas ar tavu dzīvi notiek. Tā ir tā lidmašīna. Tāpēc mans aicinājums ir tev. Tev ir, protams, brīvā izvēle pieņemt šo dāvanu vai arī nepieņemt. Un Dievs šodien tevi aicina. Es ticu, ka viņš tiešām izmanto arī mani, kas var iet ielās sludināt par viņu tiešām lielu dāvanu. Un tev ir iespēja viņu pieņemt par savu kungu. Vai tu to vēlies vai nē? Vai tu tici šai vēstī? Nevar nenoticēt, jā. Nevar nenoticēt, vai ne? Jo kāpēc gan ticēt kaut kam tādam, kas aizved nāvē, ja var ticēt uz cerību, kas ir daudz lielāk, vai ne? Jā, tas gan jā. Jā, tas ir ļoti svarīgi. Tev pašam aizķēras šī visa doma? Jā, tā diezgan tā... Dziļa Es tēma. nevaru vēl tā kā... Jā. Visu tā apdomāt tā kārtīgi. Bet tā jā, Dievam es ticu, jā. Tādēļ lieta es ticu, jā. Un vienkārši tā lieta, kāpēc daudz bieži vien netic, tāpēc, ka viņi ļoti iemīlēs šīs pasaules lietas. Teiksim, uzdzīvot, spēlēt basketbolu, sportot, kas ir labi, ir forši sportot. Un tas arī ļoti, tiešām ļoti labi, ka ir savs hobijs. Bet ir kaut kas vairāk, kā tās personīgās attiecības ar Dievu. Un es no savas pieredzes varu teikt, ka tiešām, tad, kad tu seko Dievam, tavu dzīve sakārtojas. Tās pārējās lietas sakārtojas, gan arī laika ziņā. Jo man bieži vien ir bijis tā, ka
Es domāju, ka man laika nepietiks tam, bet tad, kad es sekoju Dievam, pārējais lietas vienkārši sakārtojas. Un tas liekas, kā tas ir iespējams, tad Dievam ir lielāks spēks par to visu. Nu jā, tā ir, jā. Reizēm ir to laiku grūti atrast, jā. Kā tev sauc? Edijs. Edijs? Stefans. Tieks Edijs. Jā, tu vienkārši padomā par to, ko es runāju. Jā. Varbūt arī šajā brīdī vēlēs pieņemt Jēzus Kristus sakumu, bet ja nē, tad tev ir laiks apdomāt. Bet to var izdarīt vienkārši caur lūgšanu. Teiksim, es lūdzu par tevi, tu atkārto kaut kādus vārdus, bet tev sirdī ir jātic, ka Jēzus Kristus ir nomiris par tiem visiem grēkiem. Un tā kā, ja tu vēlies šodien to izdarīt, tev ir iespēja. Ja nē, tad nē. Kāda ir tava atbilde? Vēlētos šodien? Varētu, jā. Varētu, jā.